mēs sākam mūsu priekšvēlēšanu debatas, es gribētu teikt dažus vārdus ievadā. Pirms 4 gadiem, tad, kad mēs pirmo reizi vēlējām jauno lielo izveidoto Aizkraukles novadu, uz vēlēšanām atnāca tikai 32% no balsstiesīgajiem Aizkraukles novada iedzīvotājiem. Man tā liekas, ka tas ir nepiedodami maz, jo nākamajā gadā uz Saeimas vēlēšanām šī vēlētāja aktivitāte bija 2 reizes lielāka un vēlēšanu iecirkņiem aizgāja 60% vēlētāju. Bet man liekas, ka mūsu dzīve tomēr vispirms sākās šeit novadā, katram savā pilsētā un katram savā pagastā, un tāpēc ir ļoti svarīgi piedalīties šajos procesos un būt klāt tajā brīdī, kad mēs lemjam. Iedzīvotāju drošības jautājumi, civilās aizsardzības jautājumi nebija tik aktuāli kā šobrīd. Un redzot, ka Krievija nevēlas pārtraukt karu, rīko dažādas sabotāžas operācijas Eiropā, uzbrukumi notiek arī pie mums. Kur sākas politika? Mums jābrauc pie Lielvārdas, sāksies politika. Mums jābrauc līdz Salaspilī, tur sāksies politika. Es tad lūdzu atturēties no demagoģijas, ka šeit nav politika. Politika sākas Aizkraukles veikalā. Mani sauc Sarmīta Plūme, es esmu no Vecbebriem un darbojos tur iedzīvotāju padomē. Es tiešām speciāli atbraucu, ļoti labi, brīnišķīgi, ka Stavrak šādas debatas sarīkoja. Ja? Es gribēju tiešām dzirdēt, redzēt, kā varbūt deputāti ir gatavojušies, salīdzinot gan 2 nedēļas iepriekš bija pie mums Vecbebros šīs debates, tā ka gatavojušies bija ļoti. Un man ārkārtīgi patika diskusijas vadītājs, viņa gatavība, viņa ļoti precīzi arī personiskie jautājumi, arī programmās balstītie. Tas, ko es būtu gribējis daudz vairāk, jautājums no zāles, kas nebija iepriekš sagatavoti, vai ne? Kā arī tam jābūt? Par šīm debatēm, par to meitenes jautāja, vai esmu izlēmusi, par ko balsošu. Jā, jau esmu sen izlēmusi, par ko balsošu. Bet kopumā šīs debates tāda tukša runāšana un ar lielu melu pieskaņu, kas ir vienkārši nepieņemami. Un man par to ir kauns, nopietni kauns, jo es esmu arī pati dzimusi Aizkrauklē un šīs pilsētas patriote. Un man ir kauns, ka mums vada šāda vadība. Paldies, meitenes! Debates patika, protams. Cilvēkiem vajadzētu tomēr vairāk, manuprāt, nākt un apmeklēt, lai nav tā, ka mēs neko nezinām. Katrs savu viedokli var izteikt, programmas mēs varam lasīt, un ar katru reizi pārliecināties, par ko mēs balsosim, bet, manuprāt, jāiet un jābalso. Vai tā ir pareizā, nepareizā izvēle? Nāksim, darīsim, nevis sēdēsim mājās. Un vai šī debats palīdzēja jums paši izvēlēties, ka jūs balsosim? Līdz galam varbūt tā kā nē, jo, teiksim, partijas kaut vai tās ir tikai 6. Es laikam būtu labāk tā, man patiktu, ja es varētu balsot par konkrētiem cilvēkiem, nevis par partijām. Tas būtu noteikti vienkāršāk manā gadījumā.